Sveicināti konkurences padomes raidierakstā Neitrālas sarunas, kurā tiekamies ar viesiem no valsts iestādēm, pašvaldībām, kā arī aicinām viesos asociāciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai kopumā pārunātu konkurences neutralitātes jautājumus. Uzņēmējdarbības attīstība un konkurētspējas veicināšana – tie ir vārdi, kas publiskajā telpā izskan ļoti bieži. Tomēr, kas slēpjas aiz šiem vārdiem un kāda vieta un loma šajā visā ir pašvaldībai? Un kas ir Cēsu attīstības atslēga? Šodien pārunāsim ar Cēsu novadas pašvaldības priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Sveicināti, Jāni! Prieks jūs redzēt konkurences padomēm. Manā rīcībā nav statistikas datu. Tomēr šķiet, ka Cēsu vārds ar katru gadu izskan arvien tālāk un skaļāk. Par Cēsīm runām, un Cēsīs norisinās dažādi pasākumi. Manuprāt, Cēsis, ja mēs runājam par šādu pašvaldību, varbūt konkurence, tad ir noteikti līderu pozīcijās, vismaz ieņem pirmās vietas. Tad varbūt pastāstiet, kas ir tie svarīgākie mājas darbi, kas pašvaldībām, ko jūsu pašvaldība dara, lai, teiksim tā, aicinātu cilvēkus pie sevis, lai cilvēki brauktu pie jums dzīvot, lai būtu šī te vide, kur uzņēmēji jūtas gaidīti. Kas ir tie galvenie darāmie darbi? Paldies par uzaicinājumu. Jūsu pirmais jautājums ir ļoti plašs un tad ļoti ietilpīgs, bet skaidrs, ka šobrīd paralēli ikdienas dzīvē mums lielais izaicinājums ir pēc novada reformas, kas 2021. Gadā pāršaut Latviju, tātad izveidot principā jaunu pašvaldību, jo uz 7 pašvaldību bāzes bija jāizveido pilnīgi jauna. Turklāt mūsu gadījumā, Cēsu novada gadījumā, nebija neviena tāda izteikti liela, dominējoša pašvaldība, kurai pievienotos pārējie novadi. Mūsu gadījumā mēs pilnīgi veidojām no jauna, un tas, protams, pēdējos 2,5 gados ir paņēmis ļoti daudz laika un izskatās, ka vēl tuvākos 2 gadus paņems laika. Bet kopumā atbildot uz jautājumu par to, kā es skatos uz administratīvo reformu un neskatoties to, ka ir ļoti grūti un ļoti daudz izaicinājumu, es joprojām domāju, ka tādā vidējā un ilgtermiņā tas bija tāds pareizs solis. Skaidrs, ka tur ir vēl daudz darāmā un skaidrs, ka tur ir vēl, kā lai saka, par valsts un pašvaldību pārvaldību daudz diskutējumā un risināmā, bet vienalga. Atbildot uz jautājumu par to, kas ir tas mūsu varbūt vadmotīvs, tad, ja mēs runājam vēl no vecā Cēsu novada laikiem, tad mēs bijām nodefinējuši sev tādu misiju vai vīziju būt izcilai vietai priekš dzīves, tad izcila vieta dzīvei. Ar to saprotot, kad mums ir jānodrošina tāds, kā saka, faktoru kopums, kas ļauj ģimenēm justies Cēsīs labi. Tā ir izglītība, tā ir kultūra, tā ir pilsētvide, tā ir drošība, tas ir mājoklis, tā ir mobilitāte un protams, arī tas sevi ietver darba vietas un uzņēmējdarbības faktoru. Un 2013. gadā, kad mēs šo nodefinējām, tas bija tāds diezgan varbūt revolucionārs priekšlikums, jo pamatā dominējošā stratēģija pašvaldībām bija izcila vieta uzņēmējdarbībai, izcila vieta darba vietām, izcila vieta ražošanai, un šis faktors bija tāds kaut kas jauns. Bet tagad es skatos uz pēdējām vēlēšanām 2021. gadā, diezgan daudzās pašvaldībās šī stratēģija jau ieņēma tādu zināmu lomu, jo skaidrs, ka ne visas pašvaldības būs tādas, teiksim, ražošanas flagmaņi, kā piemēram, Liepāja šobrīd ļoti labi attīstās, vai vēsturiski Jelgava ļoti spēcīgs tāds ražošana Daugavpils. Skaidrs, ka Cēsīm mazliet viss tas ir savādāk. Pirmām kārtām kultūra vēsturiskais mantojums un kultūra, kas allaži bijis mūsu viens no tādiem stūrakmeņiem, vides un dabas daudzveidība, mēs esam pa vidu Gaujas nacionālajiem parkam. Mēs esam pavisam tuvu jau iekļūšanai Rīgas tādā aglomerācijā, īpaši, ja uzlabosies vēl šī vilciena satiksmē, jaunie bateriju vilciena stunda, 55 minūtes Cēsis Rīga, un tad, ja tev
jādzīvo kādā Rīgas mikrorajonā un jāpavada arī stunda līdz savai darba vietai, vai ja tu tomēr dzīvo tādā baudāmā vietā, kur tev bērni var pārvietoties no skolas uz mākslas skolu kājām, vai tu vari noskriet uz Gauju, nopeldēties, vai izbraukt riteni pa Gaujas Nacionālā parka mežiem, un tā vēl joprojām, vai aiziet kultūras centrā, koncertzālē uz augstu līmeņu pasākumu, vai aiziet uz kādu no 3 Michelina restorāniem, kas ir Cēsu reģionā. Tad tā stunda vilcienā ir faktiski tas pats, un to mēs arī redzam savā bilancē, kad ir joprojām ļoti daudz cēsnieku un Cēsu novada iedzīvotāju, kas strādā Rīgā. Un tāpēc mums ļoti prieks, ka Valsts nekustamā īpašuma attīstīs pirmo pilotu Cēsīs, izveidojot kopstrādi valsts iestāžu darbiniekiem. Un tad mēs skatīsimies, kas tur sanāks, bet es domāju, ka tas varētu būt tāds, man liekas, inovatīvs pilots. Par uzņēmējdarbību runājot, skaidrs, ka uz Ķīnas investīcijām mēs neceram, un visticamāk mēs nevarēsim piedāvāt lielajiem. Es tā mazliet pārfrāzējot, kādreiz bija tur jāmeklē lielā zivs, ja, bet visbiežāk vismaz tā mana pieredze rāda, ka vietējās zivis vienmēr ir tādas, kā saka, stabilākas un vienmēr ir uz attīstību, un daudz uzņēmumu, kas Cēsu novadā ir tas pats Cēsu alus. Katru gadu viņi iegulda 1 miljonu savā attīstībā, kļūstot par lielāko alus darītavu Baltijā vai kāds cits uzņēmums, un tā būtu tā pirmā prioritāte. Nešaubīgi mēs strādājam uz kaut kādām tādām mazākām investīcijām, ko Cēsu novads var paņemt pretī arī kaut vai tajā pašā darbspēka ziņā, jo Cēsu novadā ir 3,7% bezdarbs, Vidzemē 4,3%, valstī 5,7%. Faktiski, principā Cēsu novadā bezdarba nav, jo vienmēr ir dabiskais bezdarbs, vienmēr ir kaut kādas uzskaitas problēmas. Principā, ja mēs ievelkam kādu investoru, tad ir jautājums, kur viņš salasīs darbspēku, vai viņš pārdalīs no kāda. Bet neskatoties to, pagājušā gadā Cēsu novadā 600 darba vietu pieaugums, kas ir diezgan būtiski. Jā. Man prieks dzirdēt, jūs tāds ļoti patriotiski par savu novadu. Tas tiešām priecē. Bet es gribētu parunāt nedaudz par pašu mājokļu jautājumu, kas noteikti ir tāds priekšnoteikums, lai cilvēki arī pārvāktos dzīvot uz Cēsīm. Teiksim tā, es skatos, ka ir diezgan lieli projekti, kas šobrīd tiek attīstīti Cēsīs, un teiksim, no manis lasītā, gatavojoties raidierakstam, mājokļu pieprasījums pārsniedz šo te piedāvājumu esošo. Un šķiet, ir draugiem grupa, kas attīsta savus ļoti lielus projektus. Tad ir vēl Siguldas būvmeistars, kas nodos vēl savu otro, laikam, īres namu. Jau trešo, jā. Jau trešo, redz. Tad varbūt jūs varat pastāstīt, kā jūs, teiksim, veidojat šo sadarbību ar privātajiem, jo tas, ko mēs, teiksim, bieži novērojam praksē darbā, kad ir tādas savu veidu sūdzības par privāto tirgus dalībnieku kūtrumu, veikt šādas lielas ilgtermiņa investīcijas, es gribētu teikt, kas atmaksājas ilgā periodā, bet izstāst, ka jums arī ir mājokļiem nav problēma. Kā jums tas izdodas? Ar mājokļiem mums ir problēma joprojām. Un tas pirmais vilnis bija pirms lielās krīzes 2006, 2007, 2008 gads, kad tas pieprasījums jau gluži kā vispār nekustamo īpašumu attīstībā gāja milzīgi uz augšu. Un tad Cēsīs vairāk attīstītāji uzcēla vairākas jaunas daudzdzīvokļu mājas un norenovēja arī dažas padomu laika nepabeigtas ēkas. Un kopumā dzīvojamais fonds papildinājās par 223 dzīvokļiem. Visus viņus izpirka un visi viņi joprojām ir apdzīvoti un tā tālāk. Ko tas sevī liecināja? Tas liecināja, ka Cēsis spēja akumulēt tādu 223 mājokļu ienākšanu tirgu, kā saka, apēda tur ātri, un viena māja mazliet nokavēja, viņi gribēja pa priekšu uzbūvēties un tad tirgoties, un tad viņi tika iekšā tajā krīzes periodā, un tā, bet arī šobrīd viņiem ir.
Tad, protams, tur 11. gadi, 11, 12, 13, 14 bija mazliet tāds tukšais gads, jo skaidrs, ka vairāk bija tāda atkopšanās pēc krīzes, bet tad atkal, sākot ar 15. 16. gadu, tas mājokļu deficīts pieaug. Un ir pat situācijas, kad īres cenas Cēsīs sasniedz Rīgas mikrorajona īres cenas. Un skaidrs, ka tas no vienas puses tas it kā dod tādu ekonomisko pamatojumu attīstīt Cēsīs īres namus, no otras puses, protams, ka Cēsīs ienākumu līmenis nav tāds kā Rīgā. Līdz ar to, ja cilvēkiem ir jāmaksā tā pati īres maksa, kas Rīgā, tad skaidrs, ka tas mājoklis kļūst nepieejams. Tā. Bet ir vairāk attīstītāji, vietēji attīstītāji, kas nopērk vecas mājas un pārtaisa par dzīvojamo fondu. Ir attīstītāji kā Draugiem grupa, kas ir atkal vairāk tāds, kā es teiktu, tāds sentiments atgriezties pilsētā, kurā viens no īpašniekiem pats ir dzimis, audzis, mācījies un galā arī spēris pirmos soļus IT caur 1188 dienestu, jo liela daļa Draugiem grupa cilvēki ir izauguši 1188, kad Cēsīs bija viens no lielākajiem centriem Latvijā. Un viņi vienkārši šobrīd atgriežas Cēsīs, gan paši dzīvo, gan investē, un tiešām mēs arī aizvakar, pagājušajā nedēļā atklājām vienu jaunu namu, Spīdals nams. Tas gan ir vairāk tāds īstermiņa nams, bet vienalga Vecpilsētā viens skaisti jauna pērla parādījusies, un tad viņš šogad būvēs nākamos. Un viņiem arī ir padomā viens tāds ciematiņš, kuru attīstīs tāds, vairāk uz tādu uz kopienās balstītiem principiem. Tad dzīvojamo namiņu tur nebūs iekškvartāla iebraukšanas iespējas un tā, bet tas viņiem mazliet iebremzējies, tāpēc, ka viņi grib šogad pabeigt Konrāda namu. Siguldas būvmeistars, jā, tas ir viens tāds veiksmīgs piemērs. No viņa puses bija vienīgais lūgums, vai Cēsu būvvalde un pilsēta gaida šādu mājokļu investīciju un vai atbalstīs tajā procesā, kas saucās, skaņošana, varbūt pilsētu vai atbalstīs kaut kādu komunikāciju, pieslēgumiem un tā tālāk. Mēs viņiem tādā taustāmā veidā nevienu eiro centu neesam ne finansējuši, ne piešķīruši. Pilsēta ir pievadījusi siltumu, pilsēta pievadījusi ūdeni kanalizāciju un zināmā mērā tāds kā zaļais koridors būvvaldē, lai tā skaņošanas procedūra iet ātrāk. Un tas ir viss, un viņi ir uzbūvējuši jau 3. māju, un viņiem vēl ir 3 līdz 4 mājas plānā. Skaidrs, ka viņi to dara no saviem resursiem ar nelielu bankas, ja tā varētu teikt, kredītu, bet vispār tā ir problēma, un mums bija pagājušā nedēļa tāda mājokļu domnīca ar mūsu uzņēmējiem par šo jautājumu. Un tas ir viens no klupšanas akmeņiem reģionos, jo vērtējumi, jo tālāk no Rīgas, jo viņi ir zemāki, piemēram, par analoģisku, teiksim, 1:1 namu Rīgā iedos 80% vērtējumu no tirgus cenas, Siguldā iedos 70%, Cēsīs iedos 60%. Tātad, ja, piemēram, māja maksā 100 000, piemēram, privāta māja, tad banka tev iedod vērtējums tevi par 60 000, tad jautājums vēl, cik no tā banka iedod, un beigās skaidrs, ka iedzīvotājiem tas kļūst mazliet nepaceļam. Un arī uzņēmējiem, attīstītājiem šis bankas finansējums, jo tālāk no Rīgas, jo viņš ir dārgāks. Un pat atšķirība starp Siguldu un Cēsīm, kad, teiksim, Cēsīs ir uzņēmējiem, attīstītājiem jānodrošina lielāks pašu finansējums, un tā nauda vēl piedevām dārgāka. Un tad skaidrs, ka tiem, Rīga pie Rīga ir daudz interesantāks nekā varbūt Cēsis vai Smiltene vai Bauska vai kā cita pašvaldība. Bet, neskatoties to, Siguldas būvmeistars Cēsīs tiešām jūtās labi. Tajā brīdī, kad viņi pavasarī ieliek kapsulu pamatos, tajā brīdī viņiem pamatā vienmēr visa māja jau ir izīrēta vai izpārdota. Tā kā viņiem nav tādu bažu, ka viņi, teiksim, iesaldē naudu, nezinot, kāda būs tā vērtība. Bet tā aplēse ir tāda, ka
vieni 100 dzīvokļi gadā, kādus pāris gadus nespētu remdināt to pieprasījumu pēc mājokļa cēsīs, tā kā mums vēl kur augt ir. Jo kopumā, jūs pat arī iesākāt, kopumā tās cēsis ir kļuvušas tāds interesants gala mērķis arī ģimenēm un iedzīvotājiem, bet ir daži šaurie pudeles kakli un mājoklis ir viens no tiem. Tad jūs vēl atvērti jauniem privātajiem tirgus dalībniekiem. Mēs meklējam arī Rīgā kādus attīstītājus. Un, protams, ka Rīgas attīstītājiem skaidrs, ka tā atdeve un drošība Rīgā ir daudz lielāka nekā cēsīs. Turklāt Rīgas attīstītāji būvē uzreiz vienā projektā 100 mājokļus. Un tad tas viņa jautājums ir, vai cēsīs 100 mājokļi nav riskanti, tādā vienā projektā. Jā. Cēsis sevi pozicionē kā ļoti radošu pilsētu. Jums ir gan šī skola 5, kas ir kā radošā māja, gan šobrīd top šis radošo industriju centrs. Tad es gribēju pajautāt, kā jūs nonācāt līdz šādam lēmumam, kad atbalstīt tieši šīs radošās industrijas, radošās profesijas. Kā šis nāca? Tas iesākās pavisam nejauši, jo mums bija tukša māja vecpilsētā, tur, kur šobrīd atrodas skolas 6. Tā ir viena no pirmajām skolām, apriņķu skolām cēsīs. Tur ir mācījušies daudzi Dižgari, Jānis Poruks, Eduards Veidenbaums, gleznotājs Kārlis Miesnieks, rakstnieks Apšīšs Jēkabs un tā tālāk. Un Cēsis profesionālajai arodvidusskolai pārceļoties uz jaunām telpām, tā māja palika tukša. Un tad mums bija viena aktīva dāma, kas arī vienlaicīgi bija domas deputāta, bet tas bija tiešām kādi gadi 10 atpakaļ, kad tas kopstrādes tāds jēdziens bija vēl tāds pilnīgi kaut kas nedzirdēts un svaigs. Un viņa vienkārši lēnā garā iesāka veidot tur tādu kopstrādi, un tā tur lēnām nāca klāt, un tā nebija pati labākā no tehniskā stāvokļa ēka. Bet tie cilvēki izveidoja tur tādu savu, kā lai saka, tādu kultūru, savu kafijas, tur virtuves stūrī, tur telpaugi, tur tas. Un tiešām tur tā vide tāda mājīga ir izveidojusies. Un tā tur lēnām nāca arī tie, kas pārcēlās no Rīgas, un tā viņi apdzīvojās. Un tā, kad tā māja bija pilna, tad bija jautājums, ko tālāk. Un tad mēs skatījāmies tiešām uz jauniem apāršņiem, un pašvaldība iegādājās no neredzīgo biedrības bijušo neredzīgo ražošanas kompleksu, kas 30 gadus jau stāv tukšs pašā pilsētas centrā, un tad mēs arī šobrīd pa vienai sekcijai attīstam. Pagājušā gadā nodevām eksploatācijā pirmo sekciju, 900 kvadrātmetri, tagad iet nomas tiesību izsoles, tad mums ir plānā otrā sekcija, un trešā sekcijā mēs plānojam mākslas skolu Cēsis, un līdz ar to viņš veidotos tāds izglītības, digitālais, kultūras centrs un tā. Es domāju, ka tur ir zināmā mērā tāds pievilkšanās spēks. Sāk maza sniega pika ripot no kalna lejā un pievelkās nākamie, un tur pat ir tāda fenomenāla stāsta skolas 6. Viens cilvēks no Čīles, kas ir apprecējies ar latviešu meiteni, un kurš no tā kopstrādes centra vada zobārstniecības klīniku Čīlē. Kā tas ir iespējams, es īsti nesaprotu, bet vada un viss notiek. Tad ir dažādi gleznotāji, tad ir dāmas, kas šuj visādas lietas, tad ir uzņēmums Labas saknes, kas ražo dažādas garšīgas lietas no saknēm. Tā, tur viss notiek. Tad, kā jūs noformulētu šo pašvaldības lomu tieši mazo vidējo uzņēmēju atbalstam? Kā jūs redzat, kas ir tas pašvaldības galvenais uzdevums? Es domāju, ka mazajiem uzņēmējiem bieži vien tiešām vajag mājvietu, kur viņi var, kā saka, piemesties un sākt attīstīties. Paralēli tad mums ir arī tāds neliels finansējuma grantu konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Tad ir trešā aktivitāte, ir biznesa inkubators sadarbībā Latvijas Investīcija attīstības aģentūra. Tad ir dažādi pasākumi, kas notiek reizi ceturksnī, visādi meetupi un visādas tādas lietas, kas iedvesmo, iedrošina.
Tā kā čubinamies, skaidrs, ka mēs nevienam tirgu sagādāt nevaram, skaidrs, ka mēs nevienam klientus atvest nevaram, tas jau ir viņu darbs, bet mēs mēģinam tāds, nedaudz siltumnīcas apstākļus radīt, lai viņiem ir iespēja, tapt iestādītiem un izdīgt. Un tad varbūt no tādiem mazajiem, tad tālāk par kaut ko jau lielāku par CS industriālo parku. Kāda ir šī uzņēmēja interese, kā attīstās šis projekts? Vai ir kādas jau nomas tiesības jau iegādātas, vai zemes gabali ir atraduši jaunus saimniekus? Jā, mēs esam dažādos laikos attīstījuši dažādas industriālās teritorijas, un viena no tādām bija pilsētas rūpnieciskajā teritorijā. Tā pirmotnējā interese bija milzīga, tāpēc, ka tā pirmotnējā sakrita, tas bija pirms pandēmijas laiks, pirms kara laiks, un tad, visiem uzņēmējiem bija tā iedvesma būvēt, radīt un tā tālāk. Šobrīd daži uzņēmēji ir aizgājuši un savā attīstībā uz priekšu, daži mazliet nopauzēja, tāpēc, ka visu laiku nāk kaut kādi pārbaudījumi. Tad tiešām tā pandēmija, tad tiešām kara radītie visi apstākļi, energoresursi, tagad kredītprocenti un tā tālāk. Neviens uzņēmējs nav atteicies no tās idejas, bet bišķiņ tāda nobīdīta laikā ir. Bet mēs katru pusgadu aktualizējam to informāciju un tā tālāk. Tad mēs pagājušā gadā nodevām vienā citā vietā vienu ražošanas objektu, tam tūlītās būs parīt domas sēdē, apstiprināsim izsoles noteikumus un ies uz izsoli, un tad mēs tagad gatavojam jaunus 2 uzņēmējdarbības projektus. Bet pamatā tomēr lielākā daļa uzņēmēju runā par to, radat infrastruktūru, nedomājot ēkas, bet radat vietu, zemi, komunikācijas un tā tālāk. Un otrs ir, ko viņi no pašvaldības sagaida, cilvēku resursa, teiksim, piesaisti, ja tā varētu teikt. Un šeit mēs skatāmies uz mūsu tehnikumu, kas ir viens no lielākais, laikam, Vidzemes, bet tur arī vēl ir darbs darāms, jo tad uzņēmēji grib sagaidīt jau tādu gatavu produktu, gatavu galtnieku vai gatavu automehāniķu vai gatavu celtnieku, bet nevienmēr tas tā varbūt notiek, un tad tur ir tāds jāmeklē vēl. Katrā ziņā mācību bāzes ir modernas. Jautājums ir par to, kā vēl to profesionālo izglītību dabūt līdz tam līmenim, kad uzņēmēji saka, tagad šis Pēterīts, kas pie mums atnāk, viņš ir gatavs, mums vairs nav tur pirksti jāpieliek nemaz. Tur vēl ir ceļš ejams. Bet tā nav tikai CSU problēma, tā ir, es domāju, ka visas profesionālās izglītības izaicinājums visā Latvijā. Nevar nepajautāt par kosmosa izziņas centru. Pašvaldībā izdevās piesaistīt ievērojamus līdzekļus, šķiet gan no Norvēģijas, ja nemaldos. Vides investīciju fonda. Jā. Pastāstiet, kā šis viss projekts attīstījās, no kurienes radās ideja. Un varbūt tad nedaudz arī par to, kāpēc, teiksim, jūsu ieskatā tādus ambiciozus projektus varbūt neattīsta, teiksim, privātie tirgus dalībnieki, kur ir tie galvenie klupšanas akmeņi. No mūsu sarunas gan es sapratu, ka tie varētu būt šeit banku arī banku konkurence vai mazā konkurence, bet varbūt ir vēl kaut kas. Ceļš mums sākās tālajā kaut kādā 2008. 2009. gadā, kad mēs un 2011. gadā atvērām pirmo mazo Zīnu un Cēsīs. Tas bija tāds arī maziņš izziņas centrs Zīno, kuru vadīja tajā laikā Pauls Irbins, varbūt esat dzirdējuši tāds kosmonauts. Un tad viņš kaut kādā 2013. gadā, vai mēs tajā jomā attīstamies, kā pašvaldība, domājam par nākamo soli attiecībā uz izziņas centru, vai tad mēs vienkārši dzīvojam tik ilgi, kamēr šis mazais Zīno eksistē, un tad viņš vienkārši dabiskā nāvē nomirs. Un tad doma tomēr lēma par to, ka mēs attīstam jaunu zinātnes centru. Un tad mēs
meklējām dažādas iespējas. Mēs uzrunājām Ventspils pašvaldību, Daugavpils pašvaldību, līdzīgi tas princips kā reģionālās koncertzāles, ka katrā reģionā pa vienai, un tad mazliet vēlāk Liepāja pienāca klāt ar savu. Un tad, protams, mēs katrs strādājām pie tā, kā to uzbūvēt. Ventspilī bija cits stāsts, mums bija cits stāsts, Daugavpilī cits stāsts, bet mēs visi bijām Norvēģijas valdības finansētajā programmā par inovāciju centriem. Tur mēs visi bijām vienā laivā. Tur no tā mēs radījām saturu. Tā pamatdoma un pamatuzstādījums ir, ja tā varētu teikt, divām mērķa autorijām. Viens ir palīdzēt mūsu skolām, izglītības iestādēm, bērniem radīt interesi par fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku. Viena lieta, un tur arī tiešām ir daudz dažādas mācību programmas, kur visa klase brauc, un tur tie instruktori viņiem strādā. Un otrs, protams, tas ir turismu galamērķis arī ģimenēm. Tad redzēs, mēs tagad esam 7. oktobrī atvērāmies, tad tagad mēs esam kādā 4. mēnesī. Rītā mums kā reiz būs tāda mazā progresa saruna, cik daudz apmeklē, kādi ieņēmumi, kādi izdevumi, kas plīst, kas neplīst, kas interesē, kas neinteresē. Jo skaidrs, un to es arī teicu atklāšanas runā, tajā brīdī, kad mēs šodien atklājam centru, mums ir jādomā jau par, neteiksim jaunu centru, bet mums ir jādomā par jauniem eksponātiem, par jaunām programmām, jo tas tāpat kā izstāž žālē. Tu jau nevari izstādīt Jānu Rozentālu un tagad 10 gadus visi nāk skatīties. Tur ir visu laiku jāstrādā pie jauna. Bet kopumā interese ir liela. Tiešām klases brauc no visas Latvijas un ģimenes arī brauc no visas Latvijas. Tas, kas mums vēl mazliet jāsapako, ir tā, lai, un tas ir atkal turisma aģentūras uzdevums, sapakot tā, lai ģimenēm gribētos palikt Cēsīs 2 dienas, 3 dienas, un ko redzēt, ir vienkārši tā smuki jāsaliek puzlē un jāpārdod. Bet kāpēc privātais tādu nebūvēja? Es domāju, ka viņš varbūt nav tik biznesīgs projekts, ja, teiksim, privātiem būtu jāatpelna tā investīcija, kas ir ieguldīta ēkā, tad tur varētu būt tā kā būt, jā, un arī kaut kādi fondu finansējumi šāda veida objektiem nav, ja privātiem ir jāpieņem 100% aizņēmums un viņš jāatpelna un vēl jāiegulda uzturēšanā un visos eksponātos, tad tas varētu būt, un arī tuvējo valstu pieredze rāda, ka Igaunijā šie zinātnes centri arī ar valsts pašvaldības atbalstu. Lietuvā, laikam, diezko daudz viņu nav. Norvēģijā arī valsts pašvaldība iesaistē. Es nezinu, kā Igaunijā tas lielais zinātnes centrs, bet es domāju, ka arī kaut kāda iesaiste ir. Tādu 100% privāto sektoru varbūt pēc laika, jo, piemēram, arī Cēsu koncertzālē, privātais sektors tādu nebūtu varējis. Tā ir kaut kāda tāda lieta, kur valsts un pašvaldība mazliet iesaistās, bet atbildot varbūt par to privāto, bieži vien cilvēki jautā, kāpēc jūs to zinātnes centru, kosmosa centru esat nolikuši Cīrlīšos. Es nezinu, vai jums ir nācies būt Cēsīs vai nav. Tā nav pati centrālā pilsētas daļa, un toreiz mēs saaicinājām visādas pilsētu plānotājus, arhitektus, uzņēmējus ar domu, ka tas zinātnes centrs ir novietots Cīrlīšu sanatorijas teritorijā, kas kādreiz bija kā sanatorija, ka tandēmā ar Rakšiem, kas ir tāds outdoor zoo, brīvdabas zooloģiskais dārzs, Žagarkalns, Ozolkalns, Gauja un viss tas, un ka tandēmā mēs spēsim radīt tādu apmeklētāju plūsmu, lai atnāktu kāds investors viesnīcai vai spā vai kaut kādam wellness centram, un to mēs joprojām meklējam. Un tad mūsu tā doma bija iesēdināt degradētā teritorijā tādu magnētu, kas palīdzētu revitalizēt. Tos privātos. Skaidrs. Sarunas sākumā jūs jau ieminējāties par administratīvu teritoriālo reformu. Cēsu novads ir būtiski izaudzis šobrīd 45,000 iedzīvotāju. Kā jums ir izdevies iegūt šo vienotības sajūtu, kādi ir lielākie izaicinājumi? Varbūt pastāstiet nedaudz par šo. Skaidrs, ka tur vēl būs nepieciešams laiks, lai
nojauktu vai izzust tās robežas starp bijušajiem novadiem, jo nereti mēs dzirdam sentimentu par iepriekšējiem laikiem un tā tālāk. Bet es tur nekādu tādu milzīgu problēmu neredzu. Es domāju, ka laiks lēnā garā visu saliks pa vietām. Un tas, ko mēs darām šobrīd, tiešām turpinam darbu pie tā, lai novadā būtu tāds vienots pakalpojumu tīkls, lai būtu vienāds finansēšanas kārtība, lai investīcijas visā novadā nosēstos un tā tālāk. Es teiktu, ka man šķiet, ka mēs esam gājuši uz priekšu diezgan ražīgi. Nereti mēs esam cirtuši logu, kā vienu no pirmajiem daudzās jomās, jo tad, kad pie mums atrodas kāda cita pašvaldība kolēģi, tad viņi tā kā saka, tajā jautājumā jūs esat tālu uz priekšu, vai tajā jautājumā esat tālu uz priekšu. Un vienmēr jau pirmajiem to logu cirsti grūtāk, jo īpaši, ja tas ir kaut kas arī iesaistīts ar kaut kādām nepopulārām lietām, tad vienmēr jau vieglāk ir nākamajiem, kuri saka, bet tā pašvaldība jau to izdarīja un tas strādā un tā tālāk. Bet mēs esam optimismi pilni, enerģiju daudz tas paņem. Mēs arī kopā kolēģiem no vadības komandas mēnesī 2-3 iedzīvotāju sapulces tikšanās, un tie ir vakari un 2-3 stundas, un kamēr vēl tiek mājās un tā. Bet ir reizes, ka mūs, sadopa dibenu, ir reizes, kad ir 50+50, ir reizes, kad tu aizbrauc tāds ļoti gandarīts un priecīgs no kādas sapulces, ir dažādi, bet kā jau dzīvē, uz augšu uz leju. Un runājot par tādām ilgtermiņu vīzijām, vai kā jūs saredzētu pašvaldības attīstību, jo tālāk 10-20 gados, kādas jūs gribētu redzēt CS un CS novada pašvaldību kopumā? Ļoti labs jautājums. Mēs vienreiz paši sev uzdevām jautājumu, kā būtu, ja vispār varētu iztikt bez pašvaldības, un vai tas vispār ir iespējams. Teiksim, nodrošināt tādu digitalizācijas pakāpi un es nezinu, es neizslēdzu tādu iespēju, ka pēc 10-20 gadiem arī daudzas lietas notiks ļoti automātiski, ļoti automatizēti un ka tas, teiksim, tā vajadzība pēc fiziskas pašvaldības, es domāju, ka viņi noteikti mazinās. Skaidrs, ka vajadzēs bērndās skolu, vajadzēs notīrīt ceļu un tā tālāk. Tas viss ir saprotams. Bet vai vajadzēs klientu apkalpošanas centrus, varbūt tur mākslīgais intelekts to jautājumu visu nokops, tie chatboti un tā tālāk. Vai vajadzēs, varbūt, kad arī finanšu grāmatvedības jomā kaut kādas tādas inovācijas būs, kas mēs jau tagad arī piemēram, tikko mēs pārgājām uz pilnīgi elektroniskiem rīkojumiem, patvaļinājumiem, probūtnēm, komandējumiem, tā tālāk. Un tur jau faktiski tur tikai klik, ja, un tas iesniegums aiziet līdz adresātam, atnāk līdz grāmatvedim, viņš klik, samaksā un viss lieta ir beigusies. Kādreiz jau tas bija, iesniegums, tu nesi pie viena vadītāja saskaņoja, nesi pie otra, tad lika rezolūcija, cik tur tā piemaksa būs un tā tālāk, tā bija vesela epopeja. Tagad jau tās lietas, bet es domāju, ka tiešām tā automatizācija, digitalizācija dažādos procesos, es domāju, ka viņa ir nenovēršama un viņa notiks. Jautājums ir, kā pašvaldība tam pati gatavojās un sagatavojās, un kā sabiedrība tam sagatavojās. Un tur ir divi ceļi. Viens ir tāds, savulaik bija lauka atbalsta dienesta tie platība maksājumi. No tā un tā datuma, tikai digitāli un viss. Tur bija sākumā vai šausmas, bet beigās jau tagad viss tajā sistēmā strādā, vai būvniecības informācijas sistēma, viss, jā. No tā datuma visa dokumentācija tikai tur, vai, bet strādā jau. Tā kā es domāju, ka valsts pusē varētu būt lielais izaicinājums un uzdevums, kā šīs visas digitalizācijas lietas. Nebūtu katrai pašvaldībai jēgtu attīstīt pašai savu. Tas būtu jāveido vienots. Un tad, protams, ir, kā mēs strādājam un izglītojam savu sabiedrību, tam būt gatavu. Protams, ka tam ir
jābūt kaut kādam pārējais laikam, jo ir cilvēki mūsu paaudzes, kas to var ātri izdarīt un iemācīties, un varbūt ir mazliet vecāks paaudzes cilvēki, kam tā ir zinām problēma. Nu tā kā es domāju, ka tā pašvaldības loma ar gadiem mazināsies. Interesanti. Tad atgriežamies tomēr vēl pie mūsdienām un varbūt nesenākiem notikumiem. Uzdošu jautājumu par to, kā pašvaldībai veicās ar līdzdalības izvērtējumu veikšanu saistībā ar pašvaldības līdzdalību kapitāla sabiedrībās. Un vai bija kādi izaicinājumi, vai arī tas viss gāja viegli, kā jums, vai ir kādas atsauksmes? Tas sakrīt, protams, ar tikko svaigo administratīvo reformu, un tur bija mums tik daudz saistošie noteikumi jāpārapstiprina un jāizstrādā no jauna, ka, protams, tas bija tāds tai cilvēku grupai, kas strādāja pie tā izvērtējuma, tāds papildus boosters, bet man liekas, ka mēs tikām galā ar šo lietu gana veiksmīgi, arī sapratām, no kurām kapitāla sabiedrībām mēs laika gaitā tā kā atsakamies, izējam ārā. Bija arī daži viedokļi no konkurences padomes, kur varbūt mums ir jāpaskatās plašāk vai savādāk. Bet tas bija tāds vienkārši darba apjoms, kas bija jāizdara, un kaut ko jau mēs arī tur laikam nolikvidējām, un vēl tagad likvidējam, tā kā mēs no 13 kapitāla sabiedrībām laikam tagad būsim aizgājuši uz 10, un tad vēl kādas 2 ir, teiksim, laika gaitā parādījis, kā attīstās notikumi, tirgu un tā tālāk. Un, kā, teiksim, pieņemot lēmumus pašvaldībā, vai jūs skatāties arī šo te konkurences neutralitātes aspektu, vai netiek radītas kādas priekšrocības kādam, vai tas arī ir tāda darbas kārtības jautājums, pieņemot lēmumus? Manuprāt, ir jomas, kuras es vērtētu kā tādas kritiskās infrastruktūras vai kritiskā pakalpojuma tādas uzņēmumus, kuri nepieciešami ilgtermiņa ieguldījumi un tā tālāk. Piemēram, kā viena joma ūdens saimniecības uzņēmumu. Tur ir īpaši tagad pēc administratīvas teritoriālās reformas ir desmitiem tādu mazu apdzīvotu vietu, kur ir nepieciešami ieguldījumi, un es pārliecināts, ka tirgum, es domāju, tas nebūtu interesanti, jo tur ir pilnīgi noteikti tie ieguldījumi lielāki nekā tie ieņēmumi. Savukārt tirgum varētu interesēt tikai pilsēta. Teiksim, pilsētas pakalpojumu saņem, jo tur ir mazā teritorijā diezgan liels lietotāju skaits. Bet pašvaldībai jau, kā saka, abas rokas ir svarīgas, gan tā pilsēta, gan arī tā lauka teritorija. Un nereti mēs redzam, kad īpaši tādos komunālajos jautājumos pilsētnieki tā kā mazliet īpašie vienotais tarifs, tā kā dotē mazliet laucinieks, jo skaidrs, ka ūdens, es kā piemēru paņēmu ūdens saimniecības, jo skaidrs, ka mazā vietā tā pašizmaksa ir augstāk. Mēs tikko līmeņojām tarifus un skaidrs, ka ir vietas, kur ir tur 2, 3, 4 eiro un beigās mēs nostājāmies uz izlīdzināto tarifu. Tā. Bet konceptuāli mēs ejam vairāk, ja mēs nerunājam par kapitāla sabiedrībām, bet par pakalpojumiem, tad mēs maksimāli mēģinām atdot pašvaldības pakalpojumus tirgū. Vai tā ir ceļu tīrīšana, teritoriju tīrīšana, vai tā ir pilsētas un visu telpu tīrīšana, vai ēdināšana bērnu, vai ielu apgaismojumu uzturēšana, vai kādas citas lietas mēs atdodam ārpakalpojumā, tādā veidā nodrošinot tikai kontrolas funkciju, ja tā varētu teikt, pašvaldības pusē. Protams, te ir dažo īpaši lauku teritorijās, kur tas apjoms var būt mazs, tur tas privātajam sektoram tā interese nav tik liela, bet tam mēs skatāmies, vai mēs tur kaut kā sapakojam tā, lai tur ir kāds interesants apjoms un mazāk interesants apjoms, un beigās tomēr ir interesants apjoms privātam sektoram, bet es domāju, ka teiksim, ir šīs varbūt
filozofijas arī, kā saka, neteiksim, ka pretinieki, bet kas uzskata, ka varbūt, kad sākotnēji tas pakalpojums ir mazliet dārgāks, bet es ilgtermiņā domāju, ja pašvaldībai nav jāiegulda, nezinu, tur traktoru iegādē vai tur kaisāmā materiāla iegādē, bet vienkārši mēs maksājam to tirgus cenu, ko tas paģēr. Tad, bet tajā mirklī ir svarīgi arī, lai pašvaldības daļā tas aparāts kļūst vieglāks, lai nav tā, ka teiksim, ir 3 kontrolētāji, ka teiksim, pašiem bija viss tas autoparks, ja, un tad ir viens līgums, un joprojām paliek 3 kontrolētāji, ja, tad tur faktiski arī jāpārskatā pašvaldības pusē tas kontrolētājs skaits. Un tad es domāju, ka tā sistēma paliek vieglāka. Paldies jums liels par interesanto sarunu, bet noslēdzot vēl to, es gribēju pajautāt, kā jūs, teiksim, kopumā, cik jums ir sanācis strādāt ar konkurences padomu, sadarboties, tad kā jūs vērtētu mūsu sadarbību? Nu, tad tiešā veidā mēs neesam bijuši iesaistīti, izņemot tiešām šos kapitāla sabiedrību izvērtēšanas jautājumus, un varbūt mēs esam vēl kaut kādos atsevišķos momentos lūguši viedokli vai padomu, un vienmēr esam viņu saņēmuši. Tādā ziņā es teiktu, droši vien, ka jums vairāk ir cits darba lauks, kaut gan pašvaldības jau arī droši vien jūsu uzmanības lokā, un kaut kur var būt, kā es minēju, attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, viens tas skatu punkts varētu būt no jūsu skatu punkta, ir kaut kāds skatu punkts no pašvaldības skatu punkta, ņemot vērā arī šo, teiksim, ATR vai novada reformas kontekstu, bet tādu nepārvaramu grūtību vai viedokļu sadursmi nav bijis. Tā kā es teiktu, ka normāli. Labi, paldies jums liels par sarunu. Paldies.